Tātad, ja es nospiežu šo pogu, tam vajadzētu uzlādēt. Patiesībā tas lādē ar 8 voltiem. Nu labi. Tas ir lieliski. Vai tu kādreiz esi domājis, vai ir iespējams uzbūvēt elektrisko velosipēdu bez jebkādas elektronikas? Tagad, ar to, ka nav elektronikas, es domāju pēc definīcijas, kā to nosaka Google. Elektronika ir fizikas un tehnoloģija nozare, kas nodarbojas ar schēmu projektēšanu, izmantojot tranzistorus un mikroschēmas. Mums joprojām būs jāizmanto daži vadi un akumulators, bet visu pārējo es vēlos padarīt mehānisku. Lielākā daļa mūsdienu elektrisko velosipēdu izmanto bezsuku līdzstrāvas motoru, jo tie ir neticami jaudīgi un efektīvi savā izmērā. Taču tiem ir nepieciešams arī elektroniskais ātruma regulators, lai tos darbinātu. Tātad jūs nevarat vienkārši pieslēgt akumulātoru un braukt, bet kas būtu, ja jūs to varētu izdarīt? Šo video sponsorē Kiviko, vairāk par viņiem vēlāk. Šis ir rīda slēdžu motors, kas savu nosaukumu iegūst no šīs mazās zaļās kapsulas sānos, ko sauc par rīda slēdzi. Un kad magnēts tiek novietots tuvu slēdzim, tas aizvers un ļauj strāvai plūst. Tātad šīs spoles darbojas kā elektromagnēti, un kad pastāvīgie magnēti iet garām rīda slēdzim, spoles tiek pievienotas strāvai, pātrinot magnētus pa labi un tagad griežot motoru. Iepriekš es uzstādīju rīda slēdžu motoru mazā rotaļmašīnā. Un tas darbojās ļoti labi, jo patērēja ļoti maz enerģijas un pat varēja pats uzlādēties ar nelielu grūdienu. Tātad uztaisīsim šo lielāku un uzliksim to uz velosipēdu. Šajā lielākajai versijai ir dažas nelielas atšķirības, bet būtībā tā darbojas tāpat. Tomēr, tā kā parasts rīda slēdzes nevar izturēt vairāk par apmēram 0,5 ampēra, man nācās izgatavot savu palielināto rīda slēdzi. Tas ir ļoti vienkārši, tikai 2 metāla sloksnes, kuras atdala neliela sprauga, gluži tāpat kā mazajā rīda slēdzī. Un kad magnēts tam garām pārvietojas, viena no sloksnēm tiek pievilkta pie otras un pievada strāvu spolēm. Šim motoram ir ļoti maz jaudas, galvenokārt tāpēc, ka uz rotora ir tikai 6 magnēti, kas nozīmē, ka spoles var riteni pagrūst tikai 6 reizes vienā apgriezienā. Tomēr, ja mēs palielināsim magnētu skaitu, mums vajadzētu būt iespēja palielināt izejas jaudu. Tāpēc es uzbūvēju šo motoru ar 16 magnētiem un mainīgām magnētisko polu virzieniem, un tam ir daudz lielāks griezes moments. Lai gan rīda slēdzes bija jāpielāgo, jo mainīgie magnēti izjauc slēgšanās momentu. Tāpēc es novietoju mazu magnētu uz elastīgās joslas, lai tas pievilktos tikai tiem magnētiem, kuru pretējais pols ir vērsts uz āru. Ir arī šķietams elektriskās savienojuma problēmas, jo nikeļa sloksnes laika gaitā degradējas dzirkstaļošanas dēļ. Tāpēc es mēģināju izmantot oglekļa kontaktu, kādu parasti izmanto birstas tipa elektromotoros, taču tas beigās uz sloksnes atstāja oglekļa putekļus, kas traucēja izveidot labu savienojumu. Un galā atradu šos mazos slēdžus, kuri acīm redzot ir paredzēti 15 ampēriem, un es izņēmu no tiem kontaktus, kas līdz šim šķiet daudz izturīgāki. Sāksim būvēt elektrovelosipēdu. Velosipēdam, kur es izmantošu, ir vienkārši cauruļveida rāmis, kas atvieglo tā konstruēšanu. 3-dimensiju modelis programmā OnShape, kas ir mākoņos balstīta kāda programma un ļauj man izstrādāt viengabala motoru stiprinājumu šim elektrovelosipēdam. Ja vēlies izstrādāt savus projektus kā šis, tad es ļoti iesaku izmēģināt OnShape. Tad es varu eksportēt dizainu un sākt 3-dimensiju drukāšanu, ko nolēmu veikt ar Formlabs Form 4 un Form 4L printeriem. Jo spēja izgatavot lielas, izturīgas detaļas, vienlaikus saglabājot augstu precizitāti, ir ideāli piemērot šim projektam. Tas ir motora stiprinājums un motora kodols, kas burtiski saturēs visu sistēmu kopā, un ir lieliski, ka to var izgatavot kā vienu veselu detaļu. Tad es varu iespiest gultnes detaļā un pārbaudīt, vai mans dizains dara velosipēda rāmim. Un tagad mums ir stabils kronšteins, pie kura piestiprināt visas komponentes. Pirmās ir spoles, kuras es izdrukāju 3D printeri, izmantojot caurspīdīgu sveķu materiālu, tāpēc spoles būs redzams no motora ārpuses. Katrā no šīm spolēm ir 300 vijuma, un tās ir salodētas pa 2 virknēm, bet vēlāk būs 8 paralēli, kopā veidojot 16 spoles un 4800 vijumus stiepus. Kas, manuprāt, izskatās lieliski, un varbūt nedaudz smieklīgi uz velosipēda. Nākamais solis ir izgatavot rotors, kuros tiks ievietoti magnēti, un jūs varat pamanīt, ka šim rotoram ir daudz vairāk magnētu vietu nekā prototipa motoram. Un tas ir tāpēc, ka nesen es uzzināju par kaut ko, ko sauc par Halbacha masīvu. Ja paskatās uz prototipu motoru no sāniem, starp 2 magnētiem ir spoles slānis, un mēs vēlamies, lai magnētiskais lauks starp šiem 2 magnētiem būtu pēc iespējas spēcīgāks. Tātad, kad spolēm tiek pievadīta strāva, mēs maksimāli palielinām izejas griezes momentu. Tāpēc, ja mēs ņemam rotoru pamīšus izvietotos magnētus un starp tiem ievietojam mazākus magnētus, šajā perpendikulārajā orientācijā mēs faktiski varam novirzīt daļu magnētiskā lauka uz vienu pusi, radot stiprāku un vājāku pusi. Un to sauc par Halbacha masīvu. Tātad, ja mēs to izdaram tā, lai abas stiprākās puses būtu vērstas uz iekšpusi pret spolēm, mums vajadzētu būt iespējai palielināt griezes momentu.
Un es patiešām uzbūvēju vēl vienu prototipu motoru, lai pārbaudītu šo teoriju. I even had to mount the Un ir skaidrs, ka tam ir daudz lielāka jauda. Man pat nācās uzstādīt Herkonu tuvāk rotoram, jo magnētiskais lauks ārpus motora ir daudz vājāks. Tātad šajā gala dizainā ir 20 galvenie magnēti un 20 mazāki magnēti, kas veido Halbacha masīvu, kopā veidojot 80 magnētus ar abiem rotoriem. Un tos var uzmontēt uz vārpstas un piedziņas skriemeļu, pirms tos piestiprina pie motora. Un mēs varam uzstādīt rotoru abās velospēdu pusēs, lai spoles būtu iespiestas starp tiem. Tagad mēs varam uzstādīt Herkonu pie motora, un tas ir gatavs testam. Tātad, kad viss ir pieslēgts, man vajadzētu spēt regulēt motora ātrumu ar šo slēdzi. Despite running well below the 15 amps that these switch contacts are... Pat tad, kad kaut kas noiet greizi, es vienmēr kaut ko iemācos. Tāpēc esmu sajūsmā pastāstīt jums par Kiviko, jo viņa mērķis ir iedvesmot bērnus radīt un izgudrot. Es jau kādu laiku esmu Kiviko fans, un viņa komplekti vienmēr ir aizraujoši. Tos ir interesanti veidot. Šī komplekta kvalitāte un pārdomātība padara to par lielisku dāvanu jebkuram bērnam. Es domāju, tas burtiski ir gaisa spilvena transporta līdzeklis, ko var uzbūvēt mājās bez jebkādiem instrumentiem. Ir arī daudz citu šādu komplektu bērniem, visās vecuma grupās. Ar viņu Kiviko Clubs, kas ir aizraujoša praktisku mācību piedzīvojumu sērija ar 5 klubiem, no kuriem izvēlēties. Jūs izpētīsiet tēmas, sākot no kultūras un ģeogrāfijas līdz tehnoloģijām, mākslai un daudz kam citam. Un ja vēlaties pielietot savu zināšanas zinātnē un inženierijā kādā projektā, tad ir arī Kiviko Labs, kurās ir tādi projekti kā šis ar radio vadāmais piegādes robots un daudz citi. Es patiešām uzskatu, ka Kiviko ir lieliska dāvana šajos svētkos, un tā ir dāvana, kas turpina priecēt mēnesi pēc mēneša. Tātad, ja reģistrēties izmantojot kodu Tom Stanton, jūs varat saņemt 50% atlaidi savam pirmajam klubu komplektam, vai arī apmeklējot kiviko.com. Sleepsvītra Tom Stanton. Tāpēc noteikti apskatiet saiti video aprakstā. Neskatoties uz to, ka strāva ir krietni zem 15 ampēriem, uz ko šie slēdžu kontakti ir paredzēti, tie diezgan ātri sadeguši, vai dažkārt pat samitinās kopā, nobloķējot motoru. Bet man ir vēl viena pēdējā ideja, kā to panākt, un iespējamais risinājums ir Wolframs. Wolframam ir visaugstākā kušanas temperatūra no visiem metāliem, apmēram 3400 grādi pēc Celsija, kas ir apmēram par 1000 grādiem vairāk nekā tēraudam. Tāpēc es pasūtīju dažus Wolframa metināšanas stieņus, lai cerams izveidot izturīgākus rīda slēdžu kontaktus, taču ātri saskāros ar pirmo problēmu. Izrādās, ka Wolframa nevar lodēt, vismaz ar to lodi, kas man ir, un pie temperatūrām, kādas spēj sasniegt mans lodāmurs. Mans risinājums tam ir izmantot lodu kā mehānisku savienojumu ar Wolframu, gandrīz kā savalkot vadu ar spaili. Tāpēc es iegriezu dažus iegriezumus Wolframa stienī, lai lodai būtu pie kā pieķerties. Tad es aptinu niķeļu lentu ap Wolframu un piepildīju to ar lodu. Tātad, kad Wolframs tiek iestumts izkusušā lodmetāla caurulītē un atdzisis, tas abas savieno kopā. Cerams, ar labu elektrisko savienojumu. Šis Wolfram Herkona slēdzis, iespējams, ir mana pēdējā cerība iedarbināt šo velospēdu. Tātad, kad viss ir saslēgts, vai tas izturēs dzirksteļošanu? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Godīgi sakot, es pat nevaru izteikt, cik priecīgs esmu, ka tas darbojas. Ne tikai Wolframs nesāk bojāties pēc diezgan ilga darbības laika, bet arī dzirksteļošana šķiet ir samazinājusies. Tad es izdrukāju ar 3D printeri lielu skriemeli, kas tiks izmantots aizmugurējā riteņa piedziņai, un to var piestiprināt pie riteņa ar izgriezumu, kas uzliekas virs oriģinālā velospēda zobrata, nostiprinot to ar dažām skrūvēm. Kad piedziņas siksne ir uzlikta un pareizi nostiepta, velospēds ir gandrīz pabeigts. Es tikai gribu pievienot vēl vienu lietu, lai pilnībā pabeigtu mehāniskā velospēda izskatu. Analogs voltmetrs, lai redzētu, cik daudz akumulātoru uzlādes vēl atlicis, kas lieliski iedarās stūras vidū. Es arī piestiprināju 2 slēdžus pie stūras un nedaudz nekārtīgu vadu savienojumu. Tam vajadzētu ļaut vienam slēdzim kontrolēt motoru barošanu, bet otram slēdzim, cerams, ļaut reģeneratīvi uzlādēt akumulātoru. Vai šajā gadījumā nelielu superkondensātoru bloku. Man šķiet, ka man vajadzētu izskaidrot šīs sistēmas mērķi. Parastiem elektromotoriem ir dzelzs serdeņi, kas ievērojami pastiprina spoles elektromagnētisko spēku. Taču tas arī rada pretestību, kad motors nav pieslēgts strāvai, jo magnēti tiek pievilkti pie serdes. Savukārt šis motors gandrīz pilnībā ir izgatavots no plastmasas, izņemot dažas skrūves un spoles, kas nozīmē, ka tam ir ļoti maza pretestība, kad tas griežās bez strāvas. Tātad doma ir tāda, ka tas brauks kā parasts velospēds, ar nelielu pretestību no siksnes, kas nav daudz. Un tad, kad es braucu lejā no kalna, vai vēlos palēnināties, es varu izmantot motoru kā ģeneratoru, lai uzlādētu šos kondensatorus. Un tad, kad tie ir uzlādēti, es ceru, ka ar to pietiks, lai man sniegtu nelielu jaudas pieaugumu, kad tas būs nepieciešams. Tātad, paskatīsimies, vai tas darbojas.
Tātad es esmu šeit jaukā augstā decembra rītā Lielbritānijā. Kondensatori ir pilnībā izlādējušies, kā jūs varat redzēt pēc voltmetra rādījuma. Un ja es pakustinu stūri, mēs varam izlikties, ka rodas kāds lādiņš, bet acīm redzot, tas nav īsts lādiņš. Tātad dosimies ar velosipēdu nelielā braucienā. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And Ak, izskatās, ka mēs uzlādējam kondensatorus. Lai gan es vēl neesmu nospiedis reģenerācijas slēdzi, kas ir mazliet dīvaini. Un šķiet, ka pedāļiem nav liela pretestība, kas laikam ir labi, ka tas tik viegli uzlādējās. Rīda slēdži ir diezgan skaļi. Tie droši vien ir līdzīgā skaļumā kā kāds no tiem skaļajiem brīvrumas mehānismiem, bet nedaudz sliktāk, jo tie rada troksni nepārtraukti. Tagad es braucu lejā no kalna un nospiedīšu reģenerācijas pogu. resistance when riding unpowered. Un šķiet, ka tagad es uzlādēju nedaudz ātrāk. Mums gandrīz ir 10 volti. Wow, es domāju, ka šie kondensatori ir paredzēti apmēram 18 voltiem, tāpēc šobrīd mēs esam pilnīgā drošībā. Labi, tagad es tuvojos līdzinam posmam un apstādināšu velosipēdu. Mums ir apmēram 12,5–13 volti, tāpēc paskatīsimies, vai varam izmantot šo enerģiju, lai atkal uzņemtu ātrumu. Because the motor is essentially... Tas mani darbina, tikai nav pārāk daudz jaudas. Jā, tātad mēs iztērējām apmēram 5 voltus, lai uzņemtu ātrumu, un tagad vairāk netērējas. Jo šī ir maksimālā apgrieziena skaita robeža, ko motors var sasniegt pie šī sprieguma. charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Tātad mēs atkal esam pie 11 voltiem. Un es tagad nospiedīšu gāzi, lai redzētu, vai varam uzbraukt šajā kalnā. The energy can slowly discharge into my phone. Jā, tam īsti nepietiek jaudas, lai uzbrauktu kalnā. Man šķiet, ka šis velosipēds atbilst 2 no 3 kritērijiem, ko sākotnēji vēlējos. Tas uzlādējas reģeneratīvi, un tam ir ļoti maza pretestība braucot bez jaudas. Vienkārši tam pietrūkst jaudas, lai tas būtu dzīvotspējīgs elektrovelosipēdu variants, un pilnībā mehānisks risinājums nav tik labs, kā bija cerējis, jo rīda slēdža metāla sloksnes nav tik efektīvs. Slēdži pastāvīgi jāpielāgo, jo, ja brauc pārāk ātri, tie sasniedz rezonances frekvenci. Tāpēc beigās tie vai ir pārāk tālu no volframa kontakta, vai arī pārāk tuvu, kas izraisa lielu dzirksteļošanu. Bet kā būtu, ja mēs izmantotu velosipēdu reģeneratīvās bremzēšanas daļu, lai uzlādētu kaut ko citu? Jo motors būtībā ir pieslēgts tieši tāpat kā mans rokas kloķa ģenerators, un griežoties tas ražo mainstrāvas elektrību. Tātad, ja mēs izmantojam 4 diodus, lai izveidotu pilna tilta taisngriezi, mums vajadzētu būt iespējai uzlādēt kondensatorus vēl ātrāk. Tad mēs varam pieslēgt kondensators USB sprieguma regulātoram, lai izmantotu uzkrāto enerģiju. Piemēram, uzlādēt manu telefonu. Un brauciena laikā uzlāde nedarbojas, ja kondensatora spriegums ir zemāks par 8 voltiem. Bet ar īsu reģenerācijas pogas nospiešanu mēs varam ātri paaugstināt spriegumu, un tad enerģija var lēnām izlādēties manā telefonā. 6 km, jeb 3,7 jūdžu brauciena laikā, es nolaidos apmēram 55 metrus un izdevās uzlādēt manu telefonu gandrīz par 10%, kas ņemot vērā apstākļus, nav slikti. Es to izmantoju tikai leju pa kalniem, vai kad vajadzēja bremzēt, un viens no kalniem, pa kuru brauc lejā, bija tik garš, ka man radās bažas, ka varētu pārlādēt kondensators, tāpēc atlaidu slēdzi. Tagad es zinu, ka ir pieejami produkti, kurus var nopirkt, kas izmanto mazu ģeneratoru, lai darbinātu velosipēdu lukturi, bet tie, kad ieslēgti, rada pastāvīgu pretestību ritenim. Bet šo sistēmu var izmantot, lai ātri uzlādētu kondensators, bremzējot vai braucot lejup no kalna, un tad šī lēnām izlādēsies. Uzlādēt man telefonu vai velosipēdu lukturi, vai jebko, ko es patiešām vēlos, kas būtībā ir bezmaksas enerģija. Jo, ja man šī sistēma nebūtu uzstādīta, visa enerģija vienkārši pārvērstos siltumā un nodiltu mans bremžu kluči. Liels paldies, ka skatījāties!